Bet jau 20 gadus par latviskās kultūras uzturēšanu Dānijā rūpējas Latviešu dāņu biedrība. Tās devumu šogad svin ar pasākumu programmu, toskait 0 aizvadītajām Latviešu teātra dienām Dānijā. Notikums pulcēja teātra mīļotājus no Latvijas, Zviedrijas un Dānijas, piedāvājot skatītājiem 5 dažādas izrādes 2 dienās. Plašāk stāsta Latvieši.com žurnāliste Līva Karlsone. Svinot Latviešu dāņu biedrības 20. jubileju, Dānijas amatieru teātris Pūpols uz skatuves ciemos bija aicinājis teātrus no Stokholmas, Ķekavas un Saldus. Viena no skatītāju favorītēm bija izrāde Sprīdītis 100 nacionālās īpatnības. Man ļoti patīk vispār rādīt ārzemju latviešiem šo izrādi, jo vienmēr tās vietas, kur cilvēki smejas, krietni atšķirās. Man liekas, ka vienkārši, ka ārzemēs esot cilvēkiem ir daudz jautrāk dzirdēt tās frāzes un tās mazās asprātības. Katrīnas vērojumu apliecina arī teātra dienu apmeklētāja Inete. Ļoti interesanti ar visiem latviešu izteicieniem un parunām un aizspriedumiem, un kas tik tur nebija. Publika ir ļoti atsaucīga, ļoti pretīm ņemoša. Var redzēt, ka pēc tās latviešu kultūras tomēr ir tie mūsu tautieši izsaukuši. Latviešu amatieru teātri gan Latvijā, gan diasporā šķiet pašreiz piedzīvo nebijušu uzplaukumu. Ik pārnedēļas vienā vai citā pasaules malā tiek spēlēts teātris latviski. Turklāt bieži skatuvi dala pat vairākas trupas vienā vakarā. Uzplaukums, es domāju, ir pateicoties tam, kad ir radusies Pasaules latviešu amatieru teātru savienība. Un tā interese tāda sniegbumba veļās un kļūst ar vien lielāka un lielāka. Otrs pīlārs šādai attīstībai ir lokālās diasporas organizācijas, kas tiešā vai pastarpinātā veidā ir liels balsts latviešu kultūras dzīvē ārzemēs. Latviešu dāņu biedrība šo funkciju pilda kopš 2005. gada. Šajā laikā nodrošinot ne tikai pasākumus, bet savā paspārnē radot arī tautas deju kolektīvu, kori, skoliņu un teātri. Piemēram, pagājušajā gadā mēs norganizējām 22 pasākumus, respektīvi katru mēnesi par 2 pasākumiem apmēram. Lai arī Santa pati drīz atgriezīsies Latvijā, ne viņa, ne citi kolēģi par biedrības dzīvotspēju neuztraucas. Biedrībā šobrīd darbojas apmēram 140 cilvēku. Šī pilnsapulcē bija ieradušies cilvēki, kas bija 20 gadus atpakaļ pie biedrības dibināšanas, gan ir, kas iestājas pēc kāda laika, gan arī tādi kā es, kas iestājušies pavisam nesen. Un ļoti varēja redzēt to, ka katrs nāk ar savām idejām, un tā cilvēku plūsma ir nemitīga, un tas arī liek biedrībai mainīties. Arī šis gads latviešiem Dānijā solās būt vareni bagātīgs, un par nākotnes plāniem rūpēsies 0 ievēlētā jaunā biedrības valde. Līva Karlsone, Latvieši.com, sadarbībā ar diasporas reportieriem speciāli Latvijas televīzijai.